Sveiki visiem! Tiekamies atkal virtuves sarunās kārtējā sērijā, un šoreiz mums ir tāda ļoti unikāla, manuprāt, kompānija. Mēs tiekamies 3 kristietis, katru pārstāvam savu konfesiju, katru pārstāvam savu mēdīju, pārsvarā sekulārus mēdījus. Katru tomēr arī šajos, ja saucamies par sekulāriem mēdījiem, tad tomēr arī cenšamies kristīgu saturu tajos radīt un publicēt. Un par to arī šīs dienas saruna, par to arī kā kristietēm būt politikā, kā kristiešiem izturēties pret politiķiem, kā izvēlēties vēlēšanu, par vēlēšanu favorītus, kā izvēlēties to, kādās pilsoniskās aktivitātēs piedalīties. Par to mēs arī šodien runāsim. Un droši vien, ka šodien ir tāda īpaša diena, jo mūsu viešņi varētu stādīt mūsu priekšā, jo viešņi ir labāk pazīstami nekā mēs, bet tomēr tā tad Agnes Irbe. Labdien! Jā, Telos galvenā redaktore Viktorija un es Eva. Eva, bet pirms mēs ejam dziļāk šajos interesantajos jautājumos, mums Agnesei ir jāuzdod tas jautājums, kuru mēs teju uzdodam šajā laikā, gandrīz katram, kuru mēs aicinām uz kādu sarunu vai tiekamies. Vai uz interviju. Vai uz interviju. Agnes, vai tu plāno kandidēt gaidāmajās vēlēšanās kādā politiskā partijā? Nē, noteikti. Nē. Tad mēs varam teikt, Nē, es neesmu nevienā politiskā partijā, es esmu tikai mūsu filozofu biedrībā Peripatos, kas veido portālu Telos jau 6. gadu, un tieši šomēnes ir izveidojis izdevniecību un iznāks mēneša beigās Aristotela valstslietas bilingvāli. Ja? Tā kā es neesmu politikā, es esmu šajā druvā. Jā, un tad tieši arī varbūt par šo druvu arī parunāsim, ja? Jo ikdienā jau, tu teici, Telos nav sekulārs mēdījis. Nē, es nesaucu viņu par sekulāru mēdīju, nē. Jā, jautājums ir par to, kā izvēlēties to kristīgo saturu. Telos konservatīvs mēdījis, kā tu viņu saukt? Konservatīvs? Telos ir tāds vienkāršais veids, kā definēt. Mēs esam nacionāli konservatīvi, sociāli konservatīvi un kristīgi konservatīvi. Man prasa, tad es vienmēr to vārdu kristīgs pieminu. Tas nozīmē, ka mēs nepublicējam neko tādu un nepieņemam, ja, kas būtu pret kristīgo atklāsmu, kristīgo mācību, kristīgo rietumu tradīciju. Ja, bet tas atkal vienlaikus nenozīmē to, ka viss pilnīgi, ko mēs rakstām, ir pa kristīgu tēmu, ja, vai aizstāv evaņģēlija atziņas vai kaut ko tādu. Nē, bet es nesauktu mūs par sekulāru mēdīju. Labi. Bet kā tu izvēlies? Jo tie jau ir jautājumi, droši vien, ko tu arī katru dienu savu kā redaktoru uzdod. Par ko runāt no kristietības? Tas ir tik plaši evaņģelizēt, rakstīt par kristietības vēsturi, rakstīt konfesionālus tekstus, rakstīt par ko, ja? Kas ir tās tēmas, kurām tavuprāt būtu jāienāk, un vai tām ir vieta arī, tā kā tu teici, sociāli konservatīvs, un sociāli kristietīgs, jau konservatīvi kristietīgs. Cik daudz tam visam ir vieta tajā visā? Jā, tas ir labs jautājums, man nav tāda īsta atbildi. Es kaut kā arī vados no intuīcijas tajā visā, un arī kaut kā mums tā dzīve, tieši to, kas katrā nedēļā vai katrā mēnesī tiek nopublicēts, kaut kā tā dzīve piespēja. Cilvēki mums atsūta kaut ko, ja, vai kaut kas pēkšņi liekas, ka tieši par to šobrīd vajag uzrakstīt, tāpēc, ka tā ir aktuāla tēma. Ja. Es neesmu sprediķotāja, un mans kolēģis luterāns Krišjāns Lācis, kurš ir 2. redaktors, ja, arī nav. Un mēs tāda veida, es to arī nemāku. Ja. Es to nemāku, un tāpēc es tādu, varbūt Lācis kaut kā saka, es esmu uzrunājis vairākus cilvēkus no dažādām konfesijām, teikusi, vai jūs gadu laikā varētu padomāt, kā jūs varētu Telos uzrakstīt kristīgo apoloģiju, ja? Un es pati arī kaut kad gribu to uzrakstīt. Bet tas nav tik vienkārši. Kristietības aizstāvību šodien Latvijā tādā, diezgan intelektuālā mēdījā, respektīvi izdarīt to inteliģenti, ja? Tas nav tik vienkārši. Un tas kristīgais saturs parādās, bet viņš vienmēr ir kaut kādā noteiktā griezumā.
Tātad vai nu ir runa par kaut kādu vēstures tēmu, ja, kurā tad liekas, ka ir, teiksim, kristīgā argumentācijas asis ir jāaizstāv. Vai ir runa visbiežāk par kaut kādu morālu netistu tēmu? Tas mums ir ļoti daudz, ja, tad mēs esam aizstāvējuši embriju tiesības uz dzīvību. Mums ir daudzi virkne raksti, ja, kas ir pret eitanāziju, asistēto pašnāvību, visām šīm kustībām. Ļoti daudz raksti, kas aizstāv laulību starp vīrieti un sievieti monogāmi noslēgt uz mūžu, ja, un vecāku bērnu tiesības augt ar viņu vecākiem. Ja, to, kas, protams, arī ir daļa no kristīgā mantojuma, ja, un kristīgās mācības. Bet tādu, teiksim, svētdienas rīta tādu, teiksim, sprediķi celsmīgu, ja, man pat arī īsti nebūtu cilvēku, varbūt, kuram to tā palūgt, un tos tieši kristīgos rakstus, ja, tas nav viegls process, kā pie viņiem nonāk, ja. Jā, nu Jūras Saivars brīnišķīgi uzrakstīja par lieldienu, tad mēs tā orientējamies, tātad lieldienas, Ziemassvētku, vēl kaut kādi svētki, tagad būs augustā noteikti kaut ko rakstīsim par svētceļojumiem, ja, kas vienai daļai Latvijas kristiešu ļoti nozīmīgs mēnesis, arī mēs paši, man ģimene arī iet, un daudz no maniem kolēģiem, tad kaut kā to. Bet mēs neesam tā kā evanģelizācijas mēnesis. Jā, un tev, Viktorija, tu jau arī ikdienā izvēlies ogri ne tā kristīgo ziņu lauciņu kopu, un kā tu pasaki, šo jā un šo nē? Nu, arī kristīgajā vidē, baznīcas daļā regulāri notiek, viss kaut kas notiek. Tā tikai reizēm liekas, ka varbūt, kad ja ir kāds klusums, ka notiek, nu, tur ārā sekulārajā vidē, nē, mums nemitīgi, taču baznīcas vidē notiek dažādās konfesijās. Un tad, kad tu tā, tur ir, nu, kā saka, roku uz pulsu, vai tev ir zināmi cilvēki, tu jau dzirdi, kā izvērtēt, viss, kas ir interesants, viss, kas skar, kā Agnes teica, ka tas skar kaut kādu, vai ne, taču daļu, un viss, kas atbilst, nezinu, mēs ņemam diezgan daudz, tāpēc, ka, gribās jau, vai ne, katru dienu mēs kolēģiem skatāmies, gribās katru dienu, vai tie ir baptisti, vai tie ir katoļi, vai tie ir luterāņi, bet vēl, kas man ļoti, ļoti patīk, ka, ja ir iespēja skatīties uz to tās kristīgās vēstis, kā ienešana, vienalga kādā formātā, vai tā ir intervija, vai kā stāsts, vai kā komentārs, ka mums ikdienā notiek visu laiku kāds ir kāds aktualitātes. Un ka mēs varam pajautāt sev zināmiem cilvēkiem, kur mēs zinām, ka viņš ir kristietis, vai ne, ko viņš domā par to, kaut vai par sportu. Tas ir tā kā viedoklis, bet... Jā, un tas jau arī rada uzreiz to saturu. Un tas ir tas, kā mēs šādam tad pieejam tam saturam, lai būtu ko publicēt. Nu jā, es arī sev bieži uzdodu jautājumu, tam ir vieta. Es Rīgas apriņķa avīzē ir vieta. Pilnīgi sekulārā medijā ir vieta. Un es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, vai ir vieta šim kristīgam saturam. Ir vai nav? Un kas ir mērķa auditorija? Kas ir viņa? Jo es sev joprojām uz šo jautājumu tā īsti atbildējis neesmu. Es it kā saprotu, jā, jo ir daļa sabiedrības tātad, kur pieder pie kristiešiem, bet man ir tāda sajūta, ka arī tad, ja mums tie kristīgie autori, gan Valdemārs Lauciņš, gan Pāvils Brūvers, ja viņi raksta mums, tad man sajūta, tas ir kristiešu auditorijai. Tas nav sekulārajai auditorijai, bet vienlaikus mēs taču nevaram tā nodalīt. Mēs taču dzīvojam pasaulē, mēs esam visi kopā, mēs dzīvojam vienā kopienā, vienā sabiedrībā, vienā tautā, un tad tās tēmas ir dažādas, par kurām tas tieši varbūt specifiski kristiešiem domātais saturs viņam arī ir jāienāk, bet es vēl joprojām tā īsti nevaru pateikt. Vai tam būtu jābūt tad atsevišķam mēdījam, vai tam būtu jābūt nodalītam, vai tam ir jābūt tā, kā šobrīd tas ir kopā. Man īsti atbildes uz to nav. Gribēju tieši jautāt šajā sakarā Agnesei. Esam pamanījis, ka portālā raksti tiek komentēti diezgan aktīvi. Un tas jau bija, tu teici 6 gadi portālā. Jā. Es tev nezinu, kaut kur tik regulāri es neesmu tajos komentāru sadaļās gājis, bet man liekas, ka jau pirmajos darbības gados varēja, un arī tieši pie tur, kur tika skarts kaut kāds kristīgās tēmas,
cieņpilni, plaši komentāri. Kā jūs to tā panākat? Cik tev tas ļoti dod prieku darboties un lasīt un just to lasīt? Jā. Es vispār nezinu par tiem komentāriem. Cik pirmajos gados bija daudz vairāk, daudz vairāk, un tagad ir tā situācija, kaut kā mainīsies arī tā sociālo mediju vide, un tagad ir tā kā mums ir gan Facebook, gan Twitteris, tad atkal kaut kāda viena daļa no komentāriem parādās tur, ja viņi komentē nevis zem raksta lapā, bet Facebookā. Es tā īsti tam visam nesakoju detalizēt līdzi, jo man tam nav laika, ja? Protams, ka priecājās, ka cilvēki izlasa un kaut ko komentē, un arī priecājās, ka iebilst, un arī priecājās, ka, teiksim, strīdās vai... Tu priecājies, kad iebilst? Jā, protams, jā. Un un arī, kad sadusmojās vai kā, jo tas arī, kaut kā, man vienaldzība uztraukt daudz vairāk, arī vienaldzība par kristīgo vēsti man vispār uztrauc daudz vairāk, nekā kāds, kas nāk klāt un grib pierādīt, ka jums nav taisnība, ja jūs ticat kaut kādiem maldiem, jo šo cilvēku tur izveidosies saruna par, ja, un kaut kāds kopīgs ceļš. Cilvēku, kurš pagriež muguru, ja viņam bija nalga, tur nekas. Tā kā es vispār arī nebaidos no konfliktiem, un es neuzskatu, ka tas ir kaut kas slikts, ja tu esi kaut kā... Iededzies, ja tu esi iededzies par ideju, tad savādāk... Vai arī tu ar kaut kādu vai kādu no kolēģu publikāciju es tur uzjūntīs kaut kādas spēcīgas emocijas. Man neliekas, ka tas ir slikti. Vai kā tu atbildētu uz jautājumu? Ir vieta kristīgai ziņai, kristīgam viedoklim, kristīgam komentāram sekulārā mēdījā? Ir vieta? Jā, tu esi acīm redzot to nodefinējusi kā sekulāra mēdījis, nozīmē, ka tev galvā ir kaut kāda definīcija, vai arī tev ir, es nezinu, kāds tev ir, kas tev iedod tās vadlīnijas, un tad tu esi viņu tā nodefinējusi, ja? Un tad tu vari, tev tikai... Nē, es esmu kristīgi konservatīvs nacionāls. Jā. Ideoloģiski. Jā. Bet jautājums ir, vai es visu laiku sev, pat par proporciju, jo es visu laiku uzdodu jautājumu, vai tam ir vieta? Es uzdod sev to jautājumu, jo, protams, ka ir vieta. Jo? Kā? Es pat nezinu, no kur gala sākt skaidrot. Tātad, pirmkārt, reliģija ir viens no dabīgiem labumiem. Ja? Visiem cilvēkiem vienmēr, visur pasaulē, visās kultūrās ir kaut kāda veida reliģiskā nepieciešamība. Ja? Tātad, ja to neaizpilda organizēta, pārdomāta, izstrādāta reliģija, piemēram, kristietība noteikti, ja, tad to vietu mēģinās aizpildīt kaut kas cits. Ja? Ezotēriskās kaut kādas dīvainības, vai pat bīstami kulti, vai pat iracionāla pārliecība par kaut kādām citām absurdām idejām. Ja? Es nesen padomāju par to, ka viena daļa no tās transseksuālismu propagandas mūsdienās, viņi reāli darbojas līdzīgi tā kā senāk kaut kādas trakās sektas, ja? Ka viņai ir sektantiski elementi. Viņi ir iracionāli to, ka cilvēki pat necenšas tā kā pa punktam. Jā, pareizi, tiešām. Tam es esmu pārliecināts tāpēc, jo viņi vispār nerunās ar tevi, jo tev piekar uzreiz to transfoba birku. Tikai tad, ja tu uzdod tos jautājumus, ja? Un vai tur var nostāties, tad reliģijai aizejot, izzūdot, vai cilvēkiem pilnīgi neko par to nekad neuzzinot, ja, no jebkāda mēdīja. Tajā vietā nāks kaut kas cits. Tajā vietā var nākt personību kults, tajā vietā var nākt kaut kāds nāves un iznīcības kults, tajā vietā var nākt pilnīgi absurdas kaut kāds pārliecības par dabas spēku vai citu spēku iedarbību uz cilvēku. Un es teiktu drīzāk otrādi, kristiešiem, jo īpaši tiem, kam ir zinām kaut kāda izglītība, kas orientējās, ja, savā tradīcijā, es teiktu, viņiem ir pienākums viņu publiski aizstāvēt sevis un citu cilvēku labā. Arī publiski. Nevis, tas neatiec tikai uz privāto sfēru, tas attiec uz publisko sfēru. Jā, tā būtu mana pozīcija. Un tikko kaut kas tiek nopublicēts kā mēdī vai portāli, vai mēs tie iedalījumi ir dažādi, tas uzreiz to publiski. Arī jebkurš podkāsts. Tas ir tas, esiet sāls, ka mums ir jābūt par to zemes sāli. Tas ir tas. Ne tikai tas. Mums ir tāds aicinājums, kā kristiešiem liecināt un apliecināt. Tā ir. Mēs, protams, katrs meklējam to formu, kā mēs to darām. Ja? Bet ir arī sabiedriskais labums. Ir valstiskās intereses. Mēs esam rietumu kultūra telpā. Rietums ir pa 80% uzcēlus kristīgā civilizācija.
Ja, Saldi dzirdēt. Ja, ieskaitot mūsu likuma sistēmu, ja, ieskaitot mūsu izpratni par cilvēku tiesībām un brīvībām, ieskaitot mūsu, kā mums nedēļa ir sadalīta, ja, kas svētdienas mums ir, vai ne, jūs taču zināt, ja, īpašām, vai ne, īpašiem pasākumiem, īpaši laiks, ja, viss tas mūsu literatūra, mūsu māksla, jebkurā muzejā, teiksim, jauns cilvēks vispār nav ieguvis, ja, izpratni par kristietību. Viņi tagad aizvedīs uz mākslas muzeju, vienalga, kur Brēmenē vai jebkur viņš ies cauri to istabām, kur viduslaiku mākslas par neko nesapratīs, kas tur attēlots. Viņš padomājiet, ja. Un tas ir, mēs, man liekas, vislabāk arī varam kaut kā šo mantojumu nodot. Un viņi var nodot tādā veidā, ka tas nav, cilvēks to neuztver kā uzbrukumu vai kā viņa kaunināšanu, ja, bet viņam tas vienkārši tiek stāstīts. Vienlaikus to aizstāvot. Tā? Jā, labi. Nē, man ļoti klausos un priecājos. Ja tu dzīvo un elpo šo, tad tu vari iztaisnot muguru un zināt, ka jā. Tas ir tāds ideoloģiskais pamats tam to turpināt darīt. Es jau to daru, bet es sev uzdodu jautājumus. Ja? Es piemetināšu vēl. Ja? Piemēram, mums ir arī mūsu izglītības dokumentos un citur ierakstīts, ja? Ka tātad attiecībā uz latviešu literatūras mācīšanu, ja, mēs sagaidām no visiem jauniešiem bērniem, ka viņi pārzinās latviešu literatūras klasiku, ja, protams, Mērnieku laikus, Blaumani, Poruks, Kalbinu tā tālāk. Faktiski visi šie autori pareizā veidā var tikt saprast tikai tad, ja ir zināšanas par kristietību. Jā, es biju pārsteigtā Mērnieku laiks. Vai Mērnieku laiks lasot jau kā kristieti, es biju ļoti pārsteigta. Jā. Tātad, un ja tam bērnam vai tam jaunietim viņš nezina, ja, ne kristietības vēsturi, ne pamata mācības, nav arī lasījis Bībeli, neko vispār tajā neorientējās, es teiktu, viņam pat nav pieejama lielākā daļa no latviešu literatūras kanona. Tā es varu teikt, kaut vai tādu iemeslu dēļ, ja kādam prasa, kāpēc jūs šeit pa kristīgiem jautājumiem, pagaidiet, ja, tas ir izveidojis mums lielā mērā, ne 100%, bet ļoti lielā mērā. Jā, bet vai joprojām veido? Vai joprojām tas tā ir? Mantojums, jā. Tas vai joprojām veido, tas ir atkarīgs no mums. Paskaidro, kā tu to domā. Tas ir atkarīgs no šodien rakstošajiem autoriem, dzejniekiem, arī filozofiem, māksliniekiem, tā tālāk ar kādām tēmām, ar kādu vēstījumu viņi strādās, ja? Un kādus valsts atbalstīs par saviem līdzekļiem. Ja, un kādus arī paši gribēs, ja? Paskatieties, piemēram, viens piemērs, ja, Inga Ābele, ja? Ļoti nozīmīgi šodien rakstoši latviešu rakstnieks, kurai ir arī mūsu stipendija piešķirt par ieguldījumu tā tālāk. Izlasiet, piemēram, viņas grāmatu Lidijas Ziediņi par Lidiju Lasmanu-Daroņinu, ja? Tā ir dziļi kristīga vēsts, brīnišķīga grāmata. Un saņēma arī apbalvojumus, ja, par šo to iztulkoja angliski to grāmatu. Tas ir rakstīts šodien. Un tā ir saruna ar Lidiju Lasmanu, kas notiek šobrīd. Ja. Viņi ir kristieti, pārliecināti kristieti un baptisti. Tad paldies Ingai Ābelei. Paldies Lidijai. Un paldies Lidijai. Un tāds piemērs varētu atrast vēl. Jā. Tie dzīves stāsti un tās patiesā tā izdzīvotā kristietība, tā jau ir tā, kas arī pārkāptās robežas un šķeļ, un tas tie stāsti, kas arī ienes to un parāda to, ka cik nozīmīgi ir arī šodien kristietība, ne tikai tad, kad mēs skatāmies tādā, kā tas ir bijis, kā viņi to dzīvi ir dzīvojis, vai ne, bet tad, kad mēs arī runājam ikdienā ar cilvēkiem, kuri ir pārliecināti kristieši, kuri ir ar savu morālo kompasu, kuri var iebilst, piemēram, kādām tendencēm ļoti populārām, kas notiek. Bet jautājums ir, cik mēs viņiem iedodam, ko viņš domā, piemēram, par to, kas notiek, vai ne, un kāpēc viņš, piemēram, nostājās pret, un kāpēc viņa sirds varbūt sāp par to, ko viņš redz kā kristietis. Kāds var palikt ticīgs, skatoties, piemēram, Mela Gibsona filmu, ko es uzskatu par spēcīgāko vēstījumu filmu nozarē, Kristus ciešanas, ja? Var palikt. Es domāju, ka var, jā. Un tas viss ārpus mūsu kontrols. Tas vairs nav, jā, mūsu ziņā. Svētais gars dara, staigā pūš, kur grib, dara kā jaunu. Citreiz tā kristīgā vēsts nonāk pie cilvēkiem, vai interesi par to, ja, vai tā vilkuma uz to, ja, par kaut kādiem pavisam dīvainiem kanāliem.
ne caur oficiālo sprediķi, bet caur kaut ko pilnīgi nejauši. Kāds paņēma kaut kādas ogras vēstas, uzšķīra. Tur bija viens kaut kāds teikums iekrita acīs, un cilvēks aizdomājās. Un tad viņš, un to mēs... Tas nav vairs mūsu ziņā, tas tiešām, tas vairs nav mūsu ziņā, bet kas ir mūsu ziņā? Par to runā. Rakstīt, bet vai jūs esat pamanījuši, cik asa ir un cik skaļa? Un es pat neteiktu, laikam, cik dominējoši varbūt tas pretspars vai tas viedoklis ir. Bet kādreiz ir cik asa pietiek, kādreiz uzrakstīt kaut kādu par kristīgu tēmu, un ja tur ir iespēja komentēt no Facebook, mūsu gadījumā mums portālā ir tā, ka mēs nenodam iespējams. Mums portālā nav, jā. Kodola arī nav, vai ne? Jā. Jā, tas ir tā apzināti? Apzināti, jo Agnes ļoti precīzi arī nodefinē. Mēs arī par to domājam mērķa auditorijas sakarā, ka mērķa auditorija lielāko daļu, teiksim tā, cepjās, ja, jau tīklos, nevis vairs portālos, ja, un turklāt mēs jau redzam arī, ka lielākā daļa mērķa auditorija ienāk pie mums caur tīkliem. Ja tu tīklā esi ielicis to rakstu, viņi arī izlasīs vairāk arī portālā. Tā kā, ņemot vērā tieši šīs auditorijas lietošanas tendences, un lai nav jānodarbojas ar to, ka manuāli kādam ir jādzēš ārā, piemēram, kazino reklāmas vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es dzēšu, mēs tas ir ļoti, mēs ar to saskārāmies, un es domāju, ka tas vairs nav manuāli vienkārši dzēst ārā, jo visi mēģina ielikt vai kādu seksa reklāmu vai kādu kazino reklāmu, kaut ko tādu, kas ir aizliegtās reklāmas tirgū. Jā, tā. Bet reliģiskie jautājumi. Tu gribēji par to, kāpēc Izraels tik asu pretestību, jā? Šobrīd priekšvēlēšanu laikā, man liekas, ka pilnīgi ir līdzvērtīgi pietiek runāt kaut ko par politiku vai par politiku, kas tev patīk vai nepatīk, īpaši, ja nepatīk, cilvēki asi reaģē. Tu jau arī to nemaz nedrīkst pēc likuma, jo priekšvēlēšana agitācija arī ir kritisks lieta. Jā, komentārus. Jā, komentārus, jā. Kad kaut ko publicē, tad vienmēr atradīsies 10, kas uzrakstīs, piemēram. Kāpēc? Kā tu to skaidro, kāpēc? Nezinu. Reizēm ir tā, ka... Tāpēc, ka cilvēki varbūt baidās, ka īstenībā jums taisnība, tur kaut kas tāds. Kaut kas man arī liekas Tas ir drīzāk labi. Tas ir drīzāk labi, nekā cilvēkam ir pilnīgi vienādzīgi, viņš šķirši tā pār, jā. To saku no savas pieredzes, ja, kā tie kaut kādi asākie oponenti pārsvarā arī starp tuviem cilvēkiem bijuši tā, ka cilvēki paliek vienkārši sarkanu sevi, ja, ka viņi izdzird kaut kādu kristīgu, ja, tā. Vienkārši tu turpini nogaidi, paies kaut kādi gadi, un tad tas cilvēks ir nonācis līdz tam, ka viņš grib uzdot tev jautājumus. Tad jau jūs esat sarunāji, vai jūs ticat tam, vai šī jūs ticat, tad tu sāc viņam lēnām skaidrot. Tad jau nākamais tu iedos kādu grāmatu. Tad arī grāmatas publicēt ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi būt arī tuvākajos gados, sevišķi domājot par jauniešiem, ja, kaut kāds vai tulkot, vai cik labi būtu, ka mums uzrakstītu tādu kristīgās apoloģijas grāmatu šodienas cilvēkiem, ja, kas arī ņem vērā kaut kādu visu to, jo mēs bieži vien paliekam tajā, ka mums ir jātulko vai, Clive Staples Lewis, ja, jau uz 300 gadi, ja, kas ir, protams, ļoti labi, ja vienkārši kristienība tā. Bet, ka mēs, cik labi būtu, ka mēs rakstam, ja mums ir savs autori, un tad mēs to varam izplatīt. Un man ļoti patiktu arī kristīgie kanāli, ko taisīt jaunieši. Un ja es būtu valsts kaut kādos tajos posteņos, kur tāla valda, naudu, ja, vai līdzekļus, noteikti atbalstītu. Mums šobrīd valstī tā nav. Jā, mums tā nav, nē. Mēs visi esam arī nepiešķīri jau kuro gadu pēc kārtas. Nē, mums nepiešķīri tajā lielajā programmā, kas ir uz 3 gadiem periodiskajiem mēdījiem. Lai gan, manuprāt, mēs kvalificējāmies labi. Mums noraidīja tur pilnībā 0. Un tad mēs esam atkarīgi no tiem, kas ir 3 reizes gadā, tiem periodiskajiem konkursiem. Un tad mums kaut ko piešķir, tad atkal nepiešķir. Tad kaut ko piešķir, tad atkal nepiešķir. Un tad es kaut kā biju zaudējis modrību, jo man likās, ka mums 6. gads, mums milzīgs arhīvs, ja cilvēki zina, kas mēs esam, ja, apmēram, taču var redzēt, to pozīciju var redzēt, viņi nav mainījusies, un arī mēs tomēr esam kaut kādā ziņā arī redzam sabiedriskā tālā, bet nē, jums nav ilgtermiņa ieguldījums kultūrā, kas to nosaka? Ja? Jā, un kas to var izvērtēt? Kas to var izvērtēt? Nē, es domāju, ka tas ir tīri ideoloģisks noraidījums, vienkārši nepatīk nacionāli konservatīvs, sociāli konservatīvs, nepatīk, ka mums bija raksti pret multikulturālismu, tāpēc, ka, jā, ir
tādas biedrības, kā grib palīdzēt bēgļiem, ārkārtīgi ietekmīgas, tajā starpā caur kultūras ministriju tiem cilvēkiem. Nu jau vairs nē. Nu jau vairs nē, jā. Bet, Nu jau vairs nē. Jā. tad viņiem liekas, ka to nedrīkst vispār pieļaut tādu veidu publikācijas, bet drīkst. Ja? Mēs esam brīvā demokrātiskā valstī. Latvijas pilsoņi var paust arī viedokli, kas atšķiras no grib palīdzēt bēgļiem vai no bijušās kultūras ministras kundzes nostājušajos jautājumus. Nu jā, mēs jau tagad tā ļoti organiski pārējām uz to pilsonisko lietu, ja? Cik daudz mums ir, kā pilsoņiem jāiesaistās. Es, piemēram, pat mēs Pride gājiens, malā stāv arī kristieši ar plakātiem, atgriezies no grēkiem. Viņi nokļuva bildēs, jā, no brīvs no LGBT. Tas ir veids, kā mums to darīt. Es priecājos, ka ir cilvēki, kas stāv ar plakātiem, tāpat kā es priecājos, ka ir cilvēki, es esmu tikai vienreiz to darījuši, jo tas nav tik viegli, kas stāv pie, ar plakātiem pret abortiem, ja, un tad cilvēki nāk garām, cevišķi tu stāv kaut kādā vietā, ja, kur klīnika, kas tas ir, tas diezgan grūti. Es priecājos, ka ir šāda veida aktivitātes. Es pati šajā dzīves posmā tajās drīzāk neiesaistītos, jo es veicu cita veida darbu. Ja? Es strādāju pie publikācijām. Bet es arī no pieredzes zinu, ka cilvēki, kas stāv ar plakātiem, citreiz pārāk ļoti daudz. Jā? Jā. Nav tā, ka tas ir tā. Jo es kādreiz iedomājos, vai tas nav tāpat kā leģionāri gājienā, ka gāja tie un antifašisti gandrīz vai neatņemama sastāvdaļa tādam leģionāri gājienam un antifašistiem. Vai tas nav tā, ka viens otru provokācijas jau gaida vai sagaida, kad jūs tur būsiet un mēs tur būsim. Es kaut kā par to aizdomājos. Vai tas jau nekļūst par žanra ietvaru? Mēs būtu daudz sliktāk, ja mēs būtu stadionā. Kā Praids notiek Latvijā jūnijā, jau gadus, jā? Es nezinu, jau padaudz gadus. Jā. Liekas, ka sliktāk būtu situācija, ka visa Latvijas sabiedrība šo te Praidu, turklāt ar visām tām lietām, kas tur bija tik rādītas un sarakstītas, ja, kvīri par Palestīnu. Kaut kas un tad ar Izraēlas karu. Tad visi transseksuālis, visi šie elementi, kas tur ir pievienojušies klāt, kas nebija pirms 10 gadiem. Kad cilvēkiem pilnīgi vienalga, nekāda protesta nav, tas gājiens vienkārši iet. Tad būtu bilstamība lielāka. Jā, tagad vismaz ir tie daži. Varbūt viņiem nav tie ideālākie plakāti, jo varbūt viņu motivācija nav tāda sirdsčīsta. Ja? Vai vienalga kaut kāds cits, varbūt viņi tiešām ir naidpilni vai kā. Bet vismaz ir kaut kāds protests, kaut kāda pretstāve. Jo citādāk, uz kurien arī mēs slīdām. Es ļoti labi atceros, ka Katoļu baznīcas galva bija Pujāta kungs, un ka viņš vispār teica tādas asas runas un bija publikātas. Paskatieties. Jā, es atceros. Jā. Ģimenes izbraukt no Rīgas, tad, kad ir Praids, tāpēc, ka neizdevās atcelt to Praidu. Atceries, kāda bija. Asa pretstāv bija sprediķi tajā dienā, kas apliecināja ģimenes vērtības, ja, un sauca atklāti šo par grēku. Ja. Kur tagad tas ir? Kur ir baznīcas pozīcija? Mēs iemiegam, jā? Es teiktu, jā. Es teiktu. Tu arī tāpat domā, Viktorija? Tu esi stāvējis kaut kur ar plakātiem? Šādos pasākumos es neesmu stāvējis, bet man liekas, ka visiem nav jāstāv. Es arī sabrīnoju un es cienu tos, kas tam gatavojās, kas zina savu motivāciju, kas zina, ko viņš grib panākt. Kuram ir gatavas arī gan atbildes, jo ir jābūt stāvot ar plakātu, tev ir jābūt arī gatavam, ka tev pienāks klāt. Protams. No kājas līdz kājām līdz galvai. Kritika, bet tas vēl ir mazākais. Bet, lai tev būtu arī tāds skaidrs atbildes, uz to ir jābūt gatavam. Mums katram vienkārši jāzina tā sava vieta ir. Kā Agnese saka, viņa atbild vairāk šajā dzīves periodā. Viņa zina, ko viņa dara. Publikācijas, tas ir cits darbs. Kāds atkal zina, ka viņš nevar nekādā gadījumā to veikt vai to, un viņš iet un stāv un to reizi gadā varbūt pauž. Es šajos attēlos bildēs redzēju pazīstamus. Es arī redzēju dažus pazīstamus, jā. Pa dažiem man bija pārsteigums, bet viņi bija, tad tas nozīmē, ka viņi bija spēruši ārā no tās tiešām tāds savs kristīgā komforta, vai ne, to soli. Un būtu interesanti, varbūt kādreiz jāparunā, jāpajautā.
Nu jā, bet to jau Agnes arī pieminēja, ka tas nedrīkst būt ar naidu. Jā. Tas nedrīkst būt ar naidu pret to. Tas ar skaidru, vienkārši ar skaidru vēstījumu par to, ka ar skaidru vēstījumu, kāpēc, bet bez naida sirdī. Bez naida sirdī pret cilvēku, ar naidu pret grēku. Tā varētu teikt. Vai ne? Protams, vai arī, tas ir vienmēr jautājums arī mums, ja? Kas ir tā joma vai kas tas konkrētais pasākums, uz kur, teiksim, mēs šogad virzīsim savu enerģiju, ja? Un tu biji, vai ne? Mēs bijām kopā Viļņā gājienā par dzīvību pagājušajā gadā. Un arī šogad būs septembrī gājiens par dzīvību. Es noteikti braukšu uz Viļņu, aicināšu arī citus. Mēs jau arī tur veidojamies tāda grupiņa, un tad arī ar lietuviešiem ir tās runas, varētu arī tas būt Rīgā norganizēts tādā veidā. Un tā kā ir iespējams arī nevis tā kā pretstāvēt esošam praida. Protams. Bet pār, jā. Mēs par dzīvību, par laulību, par ģimeni, par bērniem. Jā. Jā, šis man ir ļoti simpātisks. Tiešām, tu biji? Jā, tev vīrs bija? Mēs bijām aizbraukuši. Jā, mēs bijām, un tas bija īstenībā tāds ļoti, ļoti vērienīgs gājiens, un likās, ka kādreiz tas Rīgā, tad, kad būsim gatavi. Man liekas, tad, kad mēs būsim gatavi arī kā kristieši šeit, jo ir atsevišķi, protams, mēs varam teikt, ka mums to vajag, bet ir jābūt arī kaut kādai komandai un vienotībai tajā. Bet viņā noteikti nebija tikai kristieši, tur bija ļoti dažādi cilvēki. Tur bija arī organizācijas. Jā, tur bija dažādas organizācijas, tur nevar teikt. Protams, tam visam ir, tā kā Agnes teica, kristīgs pamats un kristīgas saknes, jo tāpēc, ka tā ir dzīvības aizstāvība no ieņemšanas brīža. Tad tas ir, mēs to savā citādi, ja tas nebūtu sludināts, es to savā prātā izdomāt nevarētu. Tātad man tā pārliecība ir no sludinātā vārda, ka tas ir tā un ka tā ir taisnība. Un mani visvairāk, tas bija pilnīgi šajā ziņā, tā bija kaut kāda tā kā sprādziens no debesīm, tas bija tā kā arī arhibīskapa Vanaga raksts svētdienas rītā par to, kā aborts tehniski tiek veikts. Vajadzētu pārpublicēt jums to rakstu. Mums viņš ir pārpublicēts, mums viņš stāv arhīvā, bet viņu var atkal izvilkt ārā. Jo tas bija tiešām, tas bija sprādziens. Tā cilvēciskā domāšana, tieši tā, miesas pikucis, kas nekas tas nav, ja? Un tad, kad uzraksta, kā tas viss notiek, kā vispirms tiek nogriezta galvbērna, un kā viņš tiek izsūkts ārā un dzīvs jau, ja, kā. Un tad vēl bija tā filma, viena, kur bija parādīts, kādā veidā bērns mūk no tā naža, ka viņa dzemdē, viņš raujas uz pašu maliņu. Un tas bija satriecoši, tas Vanaga raksts priekš manis, tas bija satriecoši. Bet arī, redz, publikācija. Es izlasīju to publikāciju, labi, es to izlasīju svētdienas rītā, tas bija kristīgs. No autoritātes pozīcijām. Reizēm šajos notikumos diskutabojos un tādos asajos man iztrūkst kā tādam parastam kristietim, man iztrūkst, kur ir autoritātes, kur runā baznīca, kur runā lielās autoritātes par šiem jautājumiem iestājās skaitībā. Ir mums, Stambuls konvencija, piemēram, bija tomēr, nebija tāda, visu konfesiju biskapi tomēr vienojās un parakstīja šo kopīgo dokumentu, tā kā nevar jau teikt, ka nebija tā. Tā kā ir jau arī, bet jā, un tad vienmēr ir tas arguments, bet valsts taču ir šķirta no baznīcas. Es kaut kā tikai drīzumā nāksies visai Latvijai pacelt no jauna to Stambuls konvencijas denosācijas jautājumu, tāpēc, ka prezidents viņu pārcēl. Tikai gadu, jā. Tad kā tas būs jārisina. Jā. Un mēs arī esam ļoti daudz par to rakstījuši no visām pusēm, no juridiskās, no visādas tādas. Man ir jāsaka, ka es tikai kaut kā šovasar arī sev noformulēju savu galveno iebildumu pret Stambuls konvenciju. Vai es gribat, lai es pasaku? Protams. Pasaki. Tas galvenais ir, ka Stambuls konvencija ir dziļi antinatālistiska. Tā es par to pateiktu. Viņi ir ļoti dziļi pret dzimstību. Tas jau, kad Stambuls konvencijas sakarā visā sabiedrībā simtiem, varbūt tūkstošiem reizu atkārtojas tas divu vārdu salikums vardarbība ģimenē. Ja? Tāpēc kā tu cilvēku prātos sasien vārdu ģimeni? Vardarbība.
Un šito tā kā neirolingvistiskā programmēšanā, viņi tā kā stumi vienkārši tā iekšā. Visu laiku pie Jāņa Dombūra raidījumā, vardarbība ģimenē. Ja, un tātad gandrīz tev liekas, ka es esmu ģimene, es esmu nodibinājusi ģimeni, man tagad gandrīz jājautā, vai nu mans vīrs pret man ir vardarbīgs, vai es esmu pret bērniem, jā. Ja viņi tātad sasaistīja ģimeni, kas īstenībā ir tā vispareizākā un galvenā vieta, kur rodas jaunā dzīvība, kas varētu palielināt ārkārtīgi zemo dzimstību Latvijā, sasaistīja šo vietu ar vardarbību. Turklāt jājautā, kur vispār tad ir visas tās statistikas, vai tiešām ir tā, ka tieši laulātie pāri, tās viņu mājsaimniecības ir tās, kur ir tās sišanas, izvarošanas un tā tālāk. Vai drīzāk tās ir nereģistrētas kopdzīves, ja? Vai tiešām tas ir tieši ģimenē, jo mēs definējam ģimeni kā balstītu laulību. Pareizi, jā. Bet liberālā puse jau viņa ir plašāks, jā. Tur vispār tas skaidrojums, pat manuprāt, ir iztrūcis, tas statistiskais, ja? Vai tiešām, ja caur to es esmu precēta, tagad laulāta 16 gadus, vai es esmu tā kā vairāk apdraudēta, statistiski, ja? Sabiedrībā savās mājās nekā kāda sieviete, kurai, nav pastāvīgi partneri, bet varbūt tur kādu vakarā atved mājās vai kādā, tā, ja? Šitie jautājumi vispār nav cilāti, ja? Te mums speciālisti, eksperti vispār neko nav teikuši. Un diez vai arī teiks, jo tāpēc, ka tam ir vajadzīgi liela finansējuma, lai tādu visaptvarošu pētījumu veiktu. Mums nav datu, un domāju, ka arī neviens valstī nefinansēs to, lai šādus objektīvus datus iegūtu. Ja? Jā, bet intuitīvi liekas, ja? Ka tieši nestabilās, nereģistrētās attiecībās droši vien, tā varētu būt, jā. Un nevis tāpēc, ka laulātība obligāti padarītu drošāk, bet tikai tāpēc no otras puses. Cilvēki pirms viņi precās, padomā, un viņi pazīst to partneri, ja? Viņi, taču vai ne, un tur ir iesaistīti arī viss tās ģimenes, tur ir liecinieki, kāzās un tā tālāk. Tad tur tā drošība nāc ar to, ka šīs attiecības viņi rūpīgāk pārdomā, tāpēc ir mazāk risks, ka viņi iekuļās attiecībās, kur viņas tiešām mājās sit un izvaro, vai ne? Tās noteikti. Šis bija ļoti, ļoti labs arguments, jā, ļoti labs arguments, par ko īstenībā mēs, tu kā valodnieci par to aizdomājies, ka tas tiešām tiek iekodēts. Vārdarbība ģimenē sasist, ir kopā, ja šie divi vārdi. To var redzēt arī Facebookā vai citur, kā cilvēki komentē, ja. Tagad jau bezmaz Martas centrs arī tā komentē, tad, kad bija tas Fernandes kunga, tas pētījums par ģimenes pratības veicināšanu, Martas centram bija, man liekas, Facebook ieraksts uzreiz. Nē, nav pareizi, apmēram tādu, nav pareizi virzīt visus jauniešus uz ģimenes nodibināšanu, uz laulību, jo ģimenei taču ir vardarbība, vai ne? Paskatieties, šeit ir reāli vieta tādai gan nopietnai izpētē, gan arī diskusijai, ko mēs īstenībā aizstāvam vai ko mēs neaizstāvam. Stambulas konvencija būs tagad priekšvēlēšana aģitācijas laikā periodā. Būs atkal viens jautājums, par kuru partijas iestāsies kādā pozīcijā, lai vēlētājiem signalizētu, mēs esam par vai pret. Kā jūs domājat? Es domāju, ka tā kā pirms iepriekšējām vēlēšanām asociācija ģimene, varbūt arī laikam citas no tām biedrībām, viņi tā aptaujāja par sociālajiem jautājumiem pilnīgi visas partijas un tad uzzīmēja to karti, lai vēlētājs redz, kas kur tiks aizstāvēt. Un tajā sarakstā noteikti būs Stambulas konvencijas jautājums. Tu esi arī rakstījusi jau par pieminētā Fernandes mācību, un tu daudzas arī tajā bijusi semināros un lekcijās, un tu esi dzirdējusi. Ko tu par to saki? Tev šķiet, ka tas ir Latvijai viens no ceļiem, kādā veidā tomēr šo morāli ētisko arī jaunajā paudzē jau. Tikai tur ir jāveido tas ceļš, piemēram, tas, kas ir sabrucināts izglītības ministrijā un attiecībās uz skolu, šīs te izglītības programmas, ne? Tam ir vieta, tikai tam būs jāiegulda, man liekas, ļoti, ļoti daudz spēka, enerģijas, ir jābūt kolosāliem cilvēkiem, kas par to iestājās politiskā līmenī un ka to visu var tā kā atgriezt vai ievīt atpakaļ, jo tad, kad parunā, cik daudz pedagogi ir izgājuši šīs pilotu programmas, Fernandes šajā pētījumā, kad atsaucās skolas, viņi visi saka, cik fantastisks materiāls, kā tas palīdz strādāt tieši darbā ar bērniem attiecībās uz šiem te vērtību jautājumiem par ģimeni, vai ne? Bet vai tas ir pacelts tādā līmenī, kā valstiskā, vai kad pat pedagogi, vai viņi māka atrast, vai viņi var atrast, vai viņiem ir priekšplānā, jo pedagogiem ir šīs te
mapes, kur viņi iet, un viņiem ir par dažādiem jautājumiem, viņi var smelties resursus. Un es esmu jautājis savā reģionā skolotājiem, vai jūs zināt par šo pētījumu, vai jūs zināt par šiem rezultātiem, vai jūs zināt, ka tur ir 36 nodarbības. Kā var? Jā. Jā. Tātad jautājums ir, kā tas tiks izcelts saulītā. Jautājums ir... Tā atkal ir politika. Tā ir politiskā griba. Politiskā griba to darīt pareizi. Jā, politiskā griba, un es ļoti, ļoti priecīgi. Es tik detalizēti nezinu tā kā tu, par tām apītēm, bet es ļoti priecīgi par Fernandes projektu, ka viņš dabūja viņu cauri Latvijas universitātē. To ART, kā ir tā mājaslapa, kā ir, un es drosmīgi cīnās un pretstāvi, jo tas nosodījums, pirms vēl cilvēki ir iepazinušies, kas tas ir un apdomājuši kopējā kontekstā. Mums ir sumārais dzimstības koeficients pagājušajā gadā vai ne 1,15, un jums liekas, ka mums nevajadzētu parunāt par to, ka vispār seksualitāte tā nozīmīgākā daļa ir, lai pēcnācēji dzimt un tauti turpinātot. Jums liekas, ka mums nevajadzētu par to pastāstīt, no valsts attīstības, vai ne, un Fernandes kungu, vienkārši tas viss parāda vienu to ceļu, turklāt viņš viņu neuzspiež kā vienīgo, viņš saka, nē, viņa arguments ir tie vecāki, kuriem ir šādas vērtības, kuriem tas ir svarīgi, viņiem ir jābūt tiesībām izvēlēties šādu seksuālo audzināšanu, kas ir vērsta uz ģimenes nodibināšanu, attiecību kopšanu, uz bērniem, kopdzīvu, uz monogāmām attiecībām, nevis to, ko pasniedz tur Papards Zieds, jo Papards Zieds arī kopš 90. gadiem ir kļuvuši aizvien ekstrēmāki. Tam arī jāpievērš uzmanību. Viņi vairs nav tur, kur viņi bija 90. gados. Tā ir arī, manuprāt, jau stipri radikāli kreisa organizācija. Tas nav jautājums vairāk tikai par veselību vai par meiteņu un puišu veselību, par reproduktīvu higiēnu. Tas ir aizgājis jau pilnīgi citā virzienā. Tas ir aizgājis līdz tam, ka, nemaldos, pirms pusotra gada pat tiesības sarga birojas, kas arī nav nekāds konservatīvais bastions, tur lika Papards Ziedam izņemt. Bija tāda, pareizi bija, tā. Vienkārši tas, ko viņi, es atvainojos, masturbācijas telpas nepilngadīgajiem, lai viņi varētu sev pētīt, tas par neatbilst Latvijas likumu. Tā. Bet tuvojas vēlēšanas, un ko mums kristiešiem ņemt vērā? Mums ņemt vērā programmas, mums ņemt vērā to, ka mēs zinām, šis politiķis ir manā draudzē vai kaimiņa draudzē, vai uz ko skatīties, vai uz viņa profesionalitāti, vai uz viņa tiešām spēju vadīt valsti, spēju pieņemt lēmumus. Uz ko skatīties mums? Manuprāt, tātad būt izpildvarā, respektīvi valdībā, kļūt par ministru, tā ir tāda viena lieta, bet tas, ko mēs īstenībā mēs vēlam Saimu. Mēs vēlam tos 100, no kur partijām ievēlētēm tikai salīdzinoši ļoti neliels procents aizies pēc tam. Jā, pareizi. Mēs vēlam Saimu, un kas ir likumdevējs valstī, un caur kuru rokām iet visi likumi. Tas, kāda mums ir Saima, ir tiešām ļoti svarīgi attiecībā uz to, kas, ir ļoti daudz tie likumi, kas ir gandrīz 50-50 dalījums. Un, tā konservatīvā, sociāli konservatīvā puse ņemtu druscīgi lielāku pārsvaru, tad mums būtu konservatīvāki, sociāli atbildīgāk, vairāk uz ģimeni vērsti likumi. Ja mums ir tādi likumi, tad mums attiecīgi arī izpildvara būs tāda. Un attiecīgi arī izglītības sistēmā var notikt pārmaiņas. Tā kā es aicinātu pieiet ļoti nopietni jautājumam. Es personīgi esmu priecīga, kā parādās arī jaunas partijas un jaunas spēki. Divi redzamākie ir Alka Hermenta spēki, kas, starp citu, intervijās ir teikuši, ka viņi aizstāvēs kristīgās vērtības. Jāzeps Baško droši vien to teica, vairāk. Nē, man liekas, arī to Alka. Šeit ir, mēs ģimenes jautājumos ar kristīgām vērtībām būtu jāatrod. Tātad viņi noteikti sev definē kā sociāli konservatīva partija, asi pozicionējās pret kreisi progresīviem spēkiem Latvijas ainā. Tad tas ir viens, ja meklē kaut ko jaunu, nav apmierināti ar esošām partijām, tad Austošo sauli pieminēšu, kuri arī partijā citas starpā sola, kā pakāpeniski likvidēs partnerattiecību likumu, respektīvi, nevis pieņems to, kas ir jau izdarīts, bet tā kā ies soli atpakaļ, un tātad viņu prāti izlapos kļūdas. Uz tā. Tad mums ir, es teiktu,
kristīgi konservatīvam vēlētājiem jau nu gan ir izvēle. Ir, jā. Un īpaši vēl ņemot vērā to, ka es ļoti tagad ievēroju arī, ka progresīvie tagad ļoti uzsvērt runā. Mums šobrīd ir konservatīva valdība. Viņi arī to mēģina ieprogrammēt, ka tā tad viņi ir kā viņi ir pretspēks šobrīd. Viņi ir kā opozīcija pret tiem, kas šobrīd ir. Nu, tā tad tur ir gan apvienotais, gan zaļzemnieki, gan Nacionāla apvienība, vienotība, tas cits stāsts. Bet dzirdēsim, mēs daudz, domāju, lasīt, mēs varēsim daudz, jo kā jaunais ministra prezidents ir solījis, ka vasarā nebūs atpūtas nevienam. Valdība šī īso periodu līdz vēlēšanām, kad darbi būs, kad notiks, un tad es domāju, ka vēlētājiem vienkārši ir jābūt gan atbildīgam, gan jāatrod laiks, lai lasītu, meklētu, analizētu, uzdot jautājumus, un tad skatītos, vai balsot par to, kas ir draudzē, draugi brālis vai māsas, kas ir politikā iegājis, vai skatīties uz darbiem, rezultātiem, uz programmām, analizēt. Bet ir kristiešiem jāiet politikā, vai ne? Jā, protams. Jā. Bet tie, kam ir tāds... Tiem, kam ir aicinājums. Nav, bet citiem ir. Un tad viņi, un tas nekas, varbūt viņi arī pieviņās, bet arī tas nekas, tas normāli, tas pieder pie dzīves. Jā. Jā. Nu tad rudenī atkal tiksimies, jā, pārunāsim, ko esam ievēlēti. Nu tad mēs varēsim arī atklāt, par ko mēs esam balsojuši, ja mēs gribēsim to darīt. Par šo sarunu mēs vērtos kāpinās tēmums. Tēja atzisus. Paļauties uz Dievu, Dievs ar mums, viss būs labi. Jā. Paldies tev. Paldies.